Tā. Un tik tumšs. Nevar būt tik tumšs, varētu arī palikt. Saulēkts. Pūkstens ir tā, 12. aprīlis. Pūkstens ir teikt 7. Jā, teikt 7. Taisīt kafiju, taisīt. Oi. Oh. Tā. Kafiju uztaisīju. Šodien trešdien. Jā. Jā, trešdien. Tā, datoru atstāju ieslēgt, viss nav, jā. Tagad skatos matemātika 3. pasaules kara, krievu valodā. Es apstādināju. Es laiku kāds domas, kad galvā. Baigi īpatnē. Es kaut kas tiešām sapņoju, bet nevar atcerēties. Vispār baigi stiprs ir tas apstākļus, ka grūti atcerēties sapņus. Jā. Dažreiz viegli, dažreiz vieglāk, pišķi vieglāk, dažreiz. Ir tāds, jūs, kas saprat, nevar atcerēties, tas baigi. Iedomājies, ka kaut kas notiek, ka civilizācija traģisks. Viņi uzsvers to kā sapni. Vienkārši aizmirsīs. Tas ir tāds. Varbūt, kamēr atcerēsies kāds skulptūru uztaisīs, tam līdzīgi. Bet tam aizmirsīs.
bija tikuši, kāpēc izslēdz saulē, tāpēc, ka man te lūgi ir tāds sārtums bijusi sienā, un tad es atcerējos, ka jāpafilmē. Saulīties gājas mākoņiem. Saule. Un viss prieki. Viss tas sārtums aizgāja aiz mākonīšiem, jā. Un tā īsumā. Tā. Es domāju, ka pēc kādu mirkli izpildīs ārā, bet tīrs debesis ir. Ļoti tīrs debesis ir. Nu, kas tur nāk sarauts. Un tā. Jā. Ko es sapņoju? Es mēģinu sapni atcerēties. Es pat esmu nosvīdis sapņojot, ja domājoties. Viss galvu mitri, tas kaut kāds būtisks sapnis, bet nevar atcerēties. Jā. Man patīk, paskaidrot, kas ir materializācija. Tāds vienkārši piemērs par materializāciju. Kādreiz muzikanti spēlē savu mūziku uz dabīgiem instrumentiem, dabīgo balss. Un laiks gāja, atnāca mūsu laiki. Mūzika sāk virtuālā vidē taisīt ar sintetiskiem materiāliem un ar virtuāliem datoru instrumentiem. Viņas izveido un sintezē. Un tad pieslēdz audio sistēmu. Mūzika materializējās. Materializējās mūzika. Skaņa materializējās. Skaņa materializējās. Ko var cilvēks var? Tas ir tas viegls līmenis, kur kāds cilvēks materializē. Pieslēdzot tumbiņu, jā. Materializē skaņu. Nu, tas tā. Tas vispār tā beigās es teiktu, tas ir ļoti viegls apzīmējums, kas ir materializācija. Nu, kas ir materializācija? Pateikt, nu tā, jo tas nebūtu saprotot, kā starp sapņus materializē, viņas izstāstot. Es vienkārši sapņus tikai materializē.
Es caur skaņu viņas materializēju. Kaut kas tam līdzīgs. Tas ir saucās, ko es te gribu izdarīt, tas ir materializēt sapņus. Jā. Materializēt sapņus. Man neļauj tie, es gribu tagad pie video iekšā, man neļauj tos visus sapņus materializēt. Neļauj tā vidi, kaut kādas šķēršļus liek. Varbūt tās. Iepažāvēs, jā, doma par materializāciju, jā, šitā bija doma materializācija. Un dažreiz tā izvada sistēma, jo dažreiz tas, jā, tā vizualizācija nenostrādā. Un tad nevar nenostrādā. Bet tas ir ļoti smalks mehānisms. Atcerēties, tos, vispār atcerēties ir, es domāju, ka šajā pasaulē ir vispār kaut kāda baigā programma, ir ielikt, ka cilvēks var aizmirst kaut ko, vispār aizmiršanas programma šeit ir. Aizmiršanas programma, ka var aizmirst. Un viņi ļoti stipri ir. Šajā pasaulē aizmiršanas programmas strādā ļoti stipri. Uz kādiem tas iedarbojās stiprāk, uz veciem cilvēkiem iedarbojās tas ļoti stipri, jā. Maziem bērniem tas mazāk, bet arī viņi arī mēģina atcerēties. Mēģina atcerēties kaut kādā tādā, viņš vecākā, kad jāatcerās, jā, viņš trenē atmiņu, bet pēc tam, kas tur netrenē viņi, tad viņi aizmirsās ļoti ātri. Tas jātrenē, tas atmiņa. Šī pasaule, kurā jātrenē atmiņu, citādi viss var aizmirst. Jā, tā aizmiršanas programma strādā sevišķi, tāpēc es pieceļos, nenotiek tās pasaules materializācija, jo ļoti stipri strādā aizmiršanas programma. Jā. Es vismaz neatcerējos sapņus, vismaz atcerējos peškabas viņas mēģināt atcerēties. Tā ir pēkšņi. Dūmas vismaz izdomāju. Vispār labi izstāsta nekāds vaina. Izstāsta, ka divas saules tur būtu. Oi. Tāds krekšķis. Balūdīši tad ļoti zem lido putni, balūdīši tās mazas likmes taisa. Nē, kājas lido, nē, tāda nav. Bet zem lido. Visi lido zem manas filmēšanas diapazona. Atpīk kāju var redzēt. Var redzēt? Augsts lido tagad putni. Nekas ekrāna nekur neredz. Labi, ar to mēs beigsim.